Pēterings Rigs piedāvā pirmo reizi Āfrikā. Maroka Agadīras lidosta. Pēc nolaišanās strauji palika tumšs, līdz ar to mums nācās pirmos iespaidus no Marokas gūt tumsā. Pēc reģistrēšanās viesnīcā izdomājām apskatīt, ko tā mums spēja piedāvāt. Uzgājām dejas un nedaudz arī padejojām. Kaut kāds jocīgs onkulis mūs izklaidēja viesnīcas vestibilā ar čūsku. Un tad jau pienāca tomorrow. Tagad ir krokodīlu parks. Tāds liels krokodīls milzīgs sagaida mūs. Jāiet iekšā krokodīlam tieši mutē. Ja nokrīt zemē, tad ir viss. Vienkārši iet uz skaistu atpūšanu. Krokodailu? Visādi skaisti koki apkārt. Tas rozā tāds mīlestības kociņš, ne? Piesim tuvāk. Tas tik ir ko vērts. Griezies poguļi. Jau. Te reku viens. Un te vēl viens spogulīts. Te reku mazos mērkaķīšus var paskatīties. Palīdzi, man iet krokodils nost. Te arī kaktus dārs, dažni dažādākie kaktusi. Nesliktāks parks kā Lanzarote. Protams, tur sabodziņi. Iesim tur tulīt cauri. At the same time. Jā. Ķīnā esmu bijis etiķu kokus redzējis. Zinu, kas ir etiķis, pats to esmu garšojis. Bye! Riks arī! Oi!
Brauks lejā, Keitā? Neviens nekustas, nemēģina uzbrukt. Nē, reku viens tipiņš ir. Viens lēnām kustas. Un te visāds skulptūriņš skaists. Tas arī viss. Atbraucam šeit gida pavadībā. Lūk, tāda busiņa skaista. Tad varam braukt atpakaļ uz Dižpilsētu. We have like for the goat, we have for the sheep, we have for the camel, we have for the cow. Rekāt viņiem te ir tie Yeah. And also gājēji pārējais ar paaugstinājumu, kad reāli cilvēki dabū apstāties. And also Rekā šeit. from the goat is from here. مازال جون مازال صغير 6 o'clock everybody must go inside. It's forbidden to go outside. Veiksmīgi atgriežamies viesnīcā un konstatējam sekojošo. Vai nu kas, bet saldējumi te tiešām ir top kvalitāte. 1 hour later. Nu, te pēc ilgiem laikiem lietiņš uzlīst kā ziemas sezonā. Tad apkalpojušies personāls novāc spilvens un viss pārējo, lai nesalīst. Mierīgi lēnā. Agadīrieši mierā. The next day. Nākamās dienas rīts iesākās daudz sološi. Mākoņi bija paklīduši un spīdēja silts saulīt. Izmantojām izdevību un posāmies ceļā izpētīt pilsētu. Pirmā pietura ir Argānas eļas muzejs. Kundze mums nodemonstrē, kā arganas koka augļus vāc, žāvē, lobi, samaļ un izspiež eļļu. Tā visbiežāk tiek izmantot kosmetoloģijā vai kā pārtiks piedeva. Šī eļļa ir luksus prece pasaules mērogā, jo koka augļus var novākt tikai un vienīgi Marokā. Tālāk devāmies apskatīt Atlantijas okeānu, kurš apskalo Agadīras piekrasti. Nākamā pietura pēc Keitas ieteikuma būs Agadīras pilskalns, kur lieliem burtiem rakstīts Karalis, Dievs, Tēvzeme. Agadīras osta, tāda visu ostas promenāde. Skaists mājiņas tāds, biezie dzīvo vai viesnīcas. Veikaliņi pirmajos stāvos izvietot. Tur mols. Esam uzkāpuši Agadīras kalnā. Augurs burvīgs skats. Uz Agadīru zeme
Tad arī šis kalns, kur tās gaismiņas spīd. Tāds skaists nocietinājums. Iekšā muzejs. Pārdod magnētiņas. Kamieli var izbraukt. Visādas lietiņas pārdod. Skaisti liela pilsēta un 10 km garā piekrasta. Agadīras mošei. Koncerts notiek šajā brīdī iekšā. Slēgtais tirgs ar 12 ieejām, ko tik tur nevar nopirkt. Gan jau kā arī tanku, tikai 2 nedēļas jāpagaida. Ieeja tāds milzīgs durvis. Nāk iekšā un te jau sākas cita pasaules reize. How much? $5. $5, yeah? Spices mix, paprika, coriander, curcuma, ras hanout. This is good. Cinnamon. Nākamajā dienā. Ceļojumu noslēdzošo dienu braucam uz Paradīzes ieleju, kas atrodas tikai stundas braucienā no Agadīras. Tā ir paslēpusies Anti-Atlas kalnos un piedāvā mierpilnu oāzi ar palmām un iespaidīgām klinšu ainavām. Šī vieta ir iecienīta gan vietējo, gan ceļotāju vidū, pateicoties tās dabiskajam skaistumam un iespējām doties pārgājienos pa ielejas taku. Braucot pa šaurajiem kalnu ceļiem, pavaras skati uz dziļām gravām un apkārtējiem ciematiem. Ejam uz veikalu. If you like sit, you can sit and I make for you is 40 dirhams. 40, yeah? Yeah. Okay, give me maybe 2 small ones. Too small? Yeah. Okay. Coffee? Yes, Yes. I have coffee. Black coffee or coffee with milk? Strong, but with milk. You have strong coffee? Yeah, I have strong coffee. Yeah? Yeah. Okay. I make it strong coffee. This one is from juice, from orange juice. Yeah. This one also is from juice. Orange, they chop it, half, they put there. Nice stuff. This one is easy from pomegranate juice, pomegranate. It's easy for him. Like, yeah, good stuff. There's a Moroccan tea. Marhaba. Thank you. Berber Paldies. tea, Berber tea. Berber tea. There is a Moroccan coffee. Berber coffee. You know Berber coffee? Now his Berber coffee and
coffee and minty berber tea. Look, Good. coffee. There is a spoon. Okay. And haka madam, drink Thank you. coffee. Best service. Thank you. You're welcome. Pienācis laiks iedzert marokiešu teju. Kas var būt labāks par šo?